Loziņš uz Latviju! Laba diena, labs vakars vai labs rīts visiem, kas mūs pašlaik skatās. Tie, kas skatās, jūs zināt, ka pašlaik jūs skatāties raidījumu Loziņš uz Latviju. Mēs esam šeit, lai pastāstītu jums aktuālo, jaunāko un iespējams arī interesantāko informāciju, kas notiek mūsu mazajā, mīļajā zemē, kas mūs visus vieno Latvijā. Un šo raidījumu palīdzēja mums arī veidot arī mūsu skatītāji. Tāpēc paskatīsimies, kādus burvīgus sveicienus mums ir atsūtījuši mūsu Loziņu uz Latviju skatītāji. Maza mana tēvu zeme divu roku platumā. Mīļa mana tēvu zeme divu roku siltumā. Dziļa mana tēvu zeme visa mūža garumā. Saules mūžu Latvijai! Labdien, Jāni un Ilze! Sūtu jums vismīļākos sveicienus Latvijas valsts svētkos no Fort Benning, Georgia. Paldies liels par šiem apsveikumiem, un tie bija 3 paši labākie no... 3! Jā. Mēs jūs aicinām būt mazliet atsaucīgākiem un sūtīt jebko. Jā, tā ir tā problēma. Mēs šobrīd saņēmām 3, tikai un vienīgi 3 apsveikumus no jums, visiem tūkstošiem latviešu, kas ir ārpus Latvijas un vispār visā pasaulē. Līdz ar to mēs jūs aicinām sūtīt pilnīgi jebko, ko vien jūs vēlaties uz mūsu e-pastu vai uz mūsu sociālajiem tīkliem. Par kuriem es vēlētos mazliet atgādināt. Tas ir mūsu Instagram profils Loziņš _uz Latviju. Tātad te jūs varat sekot līdzi, skatīties, kā iet. Te vēl ir Džima seja rādās, kā jūs redzat. Un, protams, jūs varat mums arī sekot Facebook lapā, kur arī ir aktualitātes, piemēram, kas notiek Latvijā. Katrīnai bija vārda dienas, atcerieties, ka tas ir svarīgi Latvijā. Mums ir 2 svētki, gandrīz kā 2 dzimšanas dienas. Tā kā lūdzu izmantojiet iespējas, kas jums ir, un vērojiet mūsu caur virtuālo lodziņu Latvijā. Jāni, kāpēc tev pie sirds ir Latvijas karoga krāsās lentīte? Noteikti tā paša iemesla dēļ, kāpēc tev pie sirds ir karoga krāsas lentīte. Un tas ir? Jo novembris visā Latvijā un arī ārpus Latvijas pavisam noteikti tiek atzīmēts kā patriotu mēnesis. Šajā mēnesī Latvijai 2 nozīmīgi datumi. Pirmais būtu 11. novembris, kas ir Lāčplēša diena, un to mēs pajautājām skolēniem, bērniem, ko viņi par to zina. Jo 11. novembris nav tā diena, kad ir dzimis Lāčplēsis. Skatāmies. Tieši dara 11. novembrī. 11. novembrī. Mēs atzīmējam Lāčplēša dienu. Viena no kritisos, kas rīta brīvības cīņās 11. novembrī šeit Rīgā. Un Elīze? Tikko video redzējām, ka bērni Latvijā vairums zina, ko nozīmē 11. novembris. Bet vai paši mēs zinām, ko nozīmē 11. novembris Latvijai? Loziņš uz Latviju komanda noteikti zina, un tāpēc arī mēs devāmies kopīgi uz Krastmalu. Skatīsimies, kā mums gāja. Latvijas visiem karavīriem, kas izceļ armatiešus no pašas galvaspilsētas Latvijā. Es domāju, ka visi karavīrieši labprāt ir šeit kopā ar mums, un mēs aizlikām secīt arī jūsu vārdā.
11. novembris, kā dzirdat, tauta vienkārši savācas kopā nepazīstam cilvēki, sāk dziedāt dziesmas un labi pavadu vakaru. Pēc tam drīz jau tur būs koncerts pie paša strēlnieku lauka. Sveicieni Latvijas dienā! Tāda tradīcija jau vairākus gadus, kad es esmu Latvijā, es noteikti atnāku un aizdesu šo svetīti šajā ļoti skaistajā vietā un padomāju, ka piemina cilvēkus savu apkārt un vienmēr uzņem selfiju. Ne? Nākamais nozīmīgais datums Latvijai, protams, ir 18. novembris, Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Skolās ļoti īpaši man kā skolotājai zināms, ka šie svētki tiek atzīmēti ļoti patriotiski un, starp citu, arī Garazara jaunieši tika rādīti Latvijas skolā Rīgsvāls 2. ģimnāzijā ar saviem sveicieniem un pārdomām par 18. novembri. Latviešu bērni patiešām bija sajūsmā, un tas bija ļoti jauks un pasākums, ko mēs varētu turpināt kā tradīciju. Protams, 18. novembris tiek atzīmēts ne tikai skolās, to plaši svin un atzīmē visi cilvēki savās ģimenēs, visi patriotiskie cilvēki, tāpat arī notiek militārā parāda 18. novembrī, un pēc tam vēl vakarā arī Latvijas valsts prezidents saka savu uzrunu un arī krāšņus salūdz. Tad skatīsimies mazu ieskatu mūsu 18. novembrī. Pēc tam laipni piedāvāsim, rotaļas ar zobeliem ir rotaļas ar zobeliem. Beigās mīkstu guļas vietu, Latviju zemes smiltai vēju, Latviju zemes smiltai vēju. Mums brīvības kareivju vārdi, ko liktenis vēlējis nest. Mūs nebaida kauju guns dārdi, par taisnību dzīvības mest. Mūs nebaida kauju guns dārdi, par taisnību dzīvības mest. Ar Latviju sargvietā stāvēt, kaut mūžu mums noliksis Dievs. Mēs neveiksim naidnieku nāvēt, lai vācietis tas būtu vai krievs. Mēs neveiksim naidnieku nāvēt, lai vācietis tas būtu vai krievs. Katru novembri Rīga staro. Jā, citu gadu labāk, citu gadu sliktāk. Cik ir dzirdēts pēc atsauksmēm, tad šogad Rīga nestaroja iespējams tik labi kā citus gadus, bet šā vai tā. Ir jauks video materiāls pieejams ar nosaukumu Old Riga During the Festival of Light Staro Rīga 2015. To var atrast youtube.com mājaslapā. Ja, jūs varat visi noskatīties šo video, kā īsti staroja Rīga un ieskatīties, cik smuki vai nesmuki izskatījās. Ideja pašam šim festivālam ir tāda, ka tiek izmantot dažādi objekti Rīgā un izgaismoti, kur parādās dažādi interesanti, radoši gaismas projekciju varianti, un skaistāk vai neskaistāk, tomēr tam ir sava odziņa, ka tiešām Rīga staro, visi vienojas ielās, visi staigā, skatās un spriež, un tāpēc tas ir skaists pasākums, kas ir ieviesusies kā lieliska tradīcija. Tieši tā.
Visi latvieši Latvijā diezgan ļoti jau sāk gaidīt Latvijas 100-gadi. Un tā sakarā tiek uzņemtas 2 jaunas latviešu filmas šobrīd top. Viena no tām ir Nameja Gradzens, un otra ir Dvēseļu putenis. Ieskatieties mūsu Facebook mājaslapā, jo tur mēs nopublicēsim linkus ar maziem tīzerīšiem, ar šiem traileriem, lai jūs varat redzēt, kā top filmēšanas process un kas nu tur būs gaidāms. Un ne tikai latvieši Latvijā gaida 100-gadi, bet Pasaules Brīvo Latviešu apvienība arī aicina visus pasaulē latviešus gaidīt šo 100-gadi. Viņi ir izveidojuši projektu, kā sauc Dāvana Latvijai tavi bērni vēl dzied! Tas projekts ir jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem, kur būs informācija visās latviešu skoliņās, kur bērni analizēs, pētīs tautas dziesmas un pēc tam izveidos brīnišķīgu dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Tā kā interesējieties savās latviešu skolās un piedalieties! Pirms kādu laika Lodziņā uz Latviju runājam par to, ka Latvijā ir skatāma Mihaila Barišņikova teātra izrāde, kuru Latvijas skolotāji, diemžēl, nevarēja atļauties apmeklēt. Tieši tāda iemesla dēļ rītdien, 27. novembrī, pilnīgi gandrīz neviens skolotājs nestrādās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka visā Latvijā ir skolotāju streiks. Skolotājiem ļoti nepatīk, ka viņiem maz maksā. Un plāno ieviest jaunu izglītības apmaksas moduli, kur rezultātā principā visām lielajām Latvijas skolām tiks nogrieztas algas, un par to skolotāji protestē, kā arī mazajiem bērndārza audzinātājiem arī šīs algas ir vienkārši izsmiekla līmenī, un tad visi skolotāji un pedagogi solidarizējas, un vairāk nekā 24 000 izglītības darbinieku rīt vienkārši nestrādās un bērni nenāks uz skolu, jo skolotājs nepildīs savus tiešos amata pienākumus un vienkārši sēdēs un protestēs. Vairākiem bērniem noteikti tas izraisa ļoti lielu prieku, jo varēs neiet uz skolu. Bet kas būs ar skolotājiem, to mēs jau zināsim pēc tam. Nākamajā raidījumā ziņosim nominatīvs. Kas? Ģenitīvs. Kā? Datīvs. Kam? Katru gadu Latvijā notiek 9. klašu konkurss. Kas notiek? Nominatīvs notiek. Tieši tā, nominatīvs notiek, un 9. klašu skolēni atbild uz 35 aptuveni jautājumiem par aktualitātēm visā pasaulē un Latvijā. Un Ilze, tu biji tik laba skolotāja, ka tava klase izcīnīja 1. vietu? Rīgā. Tieši tā, un tāpēc mums tiek dāvināta iespēja satikt Latvijas prezidentu Raimondu Vējoni, un varam paskatīties, kā gāja visiem gudrākajiem 9. klasniekiem Latvijā. Nu redz, cik skaisti mums gāja, un arī jums, mīļie skatītāji, ir iespēja pārbaudīt pašiem sevi par Latvijas un pasaules aktualitātēm, un te parādās links, kur jūs varat to veiksmīgi izdarīt un atbildēt visiem šiem jautājumiem. Redzēsim, vai esat gudrāki par 9. klasnieku. Bet kas notiek sportā? Jā, par sportu arī tūlīt iepazīsimies, kas jauns notiek Latvijas sporta pasaulē. Un, dārgie skatītāji, es gribētu jūs iepazīstināt ar to, ka jums arī visiem ir iespēja nobalsot un iesaistīties Latvijas sporta dzīvē, balsojot par šī gada populārāko sportistu. Un to var izdarīt mājaslapā www.delfi.lv. Patiesībā visvieglākais būs ierakstīt google.com mājaslapā balso par 2015. gada populārāko sportistu, un jums uzreiz parādīsies šis te links. Šeit var nobalsot par dažādiem Latvijas sportistiem, vienkārši ieliekot viņam ķeksīti. Nu, un pavisam noteikti ir jāzina arī tas, ko katrs šis sportists ir izcīnījis un ar ko viņš ir populārs. Kopumā ir 13 sportisti. Jānis Baumans, Eiropas čempions rallija-krosā, tāpat arī bokseris Mairis Briedis, kurš pašlaik pasaules rangā ir 5. vietā. Mārtiņš Dukurs, skeletonists, neskaitām sasniegumi skeletonā, tāpat viņa brālis Tomas Dukurs. Jūs noteikti visi varēsiet arī šiem sportistiem iziet cauri. Ko es darīšu? Es paņemšu un nobalsošu par vienu sportistu. Es tikko netīšām jau par kādu nobalsoju.
Labi, es nobalsoju netīšām dziko par kādu sportistu, uzspiešot uz viņu, bet tas, ko es gribēju izdarīt, es gribēju nobalsot par Mairu Briedi, bokseri, jo tomēr boksā sen Latvijai nav bijis tik panākumiem bagāts sportists. Mairis Briedis, cerams, ka viņš vēl savus panākumus sasniegs un virsotnes vēl izcīnīs. Ilzē, nāc atpakaļ. Kas ir augsti? Jā, Latvijā ir uzsniedzis pirmais sniedziņš, un salīdzinājumā ar novembra sākumā, ko mēs uzfilmējām, lai jūs redzētu mazliet dabu Rīgā, tagad jau ir pavisam cits stāsts. Lentīt arī pie ārējā apģērba, tā kā mēs visi esam arī patrioti Latvijā. Skatāmies video! Mums kļuvušas rindas un cerības. Tā kā mums divatā studijā ir palicis mazliet garlaicīgi būt tikai diviem, jums ir īpašs pārsteigums. Tieši tā, un tie ir divi cilvēki, kas nu jau dzīvo Latvijā. Māri, Nora, nākat nu šurpu, čau, čau, sveiki. Garasara dārgakmeņi, Jā. Garasara dārgakmeņi. Kā noteikti arī tie cilvēki, kas ir bijuši vasarās Garazarā, nu esat noteikti ievērojuši vai nu Māri, vai nu Noru, jā, vai nu abus kopā. Nu tā varētu būt. Jūs tagad esat šeit ar mums, tā nav montāža, redzu, kur mēs varam samīdoties. Kā jūs esat iejutušies Latvijā, kāds ir jūsu sajūtas šobrīd šeit un kā jūs jūtaties? Labi, es te jau augustā pārbaucos, es dažus mēnešus jau strādā, man rutīna ir, dzīves vieta ir, mēs tikko pasūtījām jaunas mēbeles. Jā, jūtās kā mājās. Māri? Savukārt es kāds 3 nedēļas tagad esmu dzīvojis šeit Rīgā, arī jūtās kā mājas. Māri, kas bija tas lielākais pārsteigums pārvācoties uz Latviju? Tu esi tikai 3 nedēļas, par ko tu esi pārsteigts? Varbūt kaut kas smieklīgs vai kāds... Ne, par neko. Te ir viss, ko es gaidīju. Kā Amerikā? Viss jau nav tāpat, bet viss, ko es gaidīju, te ir. Tas ir ļoti patīkami dzirdēt, un mēs iepriekš pieminējām šo te patriotu mēnesi, patriotu īpašo nedēļu. Kā jūs atzīmējāt šo te laiku no 11. novembra līdz 18. novembrim? Mēs atzīmējām abus sāļus, gan 11. gan 18. Mēs gājām pie Rīgas Pīrnulītes vecītes, arī pie pieminekļa. Mēs arī piedalījāmies kādos koncertos, gājām padējot vakarā pie tautas dejām. Tā kā vispār mēs baudījām to svētku gaisotni starp citiem latviešiem Rīgā. Kā bija ar 18. novembri? Jūs gājāt arī uz Krastmalu, skatījāties salūtu, prezidentu uzrunu, jeb labāk tomēr pie televizoru? 11. mēs gājām pie Krastmalas, skatījāmies, kā ielaida plosta upē, bet 18. mēs gājām tikai uz salūtām. Tas bija tāds nedaudz slapteraņķīgāks laiks, drusku pavēs, un tomēr bija daudz cilvēki uz ielām. Vai jums patika mūzika, kas skanēja pie salūtu laikā? Jo tur bija jāklausīts īpašas latviešu dziesmas, lai to padarītu krāšņāku. Es vispār neatceros, es vairāk uz to skatu. Bet es gan atceros, un tas man sirdi tā iekvēloja. Galvenais bija, ka mēs arī visi kopā tautieši dziedājām Latvijas himnu. Nu skaisti, vai ne? Protams, ka skaisti. Ko jūs darīsiet tagad? Kas ir jūsu plānos būtībā uz nākamo nedēļu, ja mēs tā domājam? Ko jūs darīsiet? Vai ir kaut kas ieplānots? Jūs tagad ir mēbeles, iekārtosiet dzīvokli vai kāds Ēdīs beidzot pie galda. Jā. Vai ir kāds lielāks plāns? Vienkārši dzīvot. Un baudīt. Baudīt Latviju. Tieši tā. Tas ir arī tas, ko mēs jums novēlam. Baudiet Latviju, jo Latvija mums, protams, mēs visi zinām, ka ir skaistākā zeme pasaulē. Pamājiet visiem? Es teiktu, pamājiet. Mūsu kārtējais novembra raidījums ir pietuvojies izskaņai, un mēs gribējām mazliet pateikt kaut ko par nākamo raidījumu, kas jums ir jāgaida. Decembra raidījums būs pilns par un ap Ziemassvētku laiku, par sniegu, sniegvīriem, tradīcijām un visu pārējo, kas notiek Latvijā, kā arī būs īpaša reportāža, kas jums ir jādara, ja jūs pēkšņi atbraucat uz Latviju un tā kā viena diena Rīgā, tā kā tas būs noderīgi un vērtīgi jums. Bet, protams, Ziemassvētki mums visiem saistās, decembris visiem saistās ar Ziemassvētkiem un jauno gadu. Līdz ar to,
Mēs gaidām no jums nu jau vairāk par 3 kopumā video uz mūsu e-pastu, ko jūs redzat šeit apakšā. Vai arī rakstiet mums Instagram.mājaslapā Lodziņš apakšvītra uz apakšvītra Latviju. Vai Facebook lapā, vai pa pastu. Jā, atkal vienalga kā. Galvenais, ka jūs mums dodat ziņu, kā jūs svinat Ziemassvētkus, kas priekš jums ir Ziemassvētki. Mēs jums sūtam mīļus sveicienus, bučus un lai jums ir veiksmīgs decembris. Priecīgs Ziemassvētkus! Bet pirms mēs atvedāmies dziesmā! Te nu mēs esam Jūrmalas Brīvdabas muzejā. Saulītājā mēnestīņu, kam tas spoži nespīdēja. Saulītājā mēnestīņu, kam tas spoži nespīdēja. Mēnestīņis atbildēja, tev dieniņā man naksnīņā. Mēnestīņis atbildēja, tev dieniņā man naksnīņā. Tev dieniņā ar ļaudīmi, man naksnīņā ar zvaigznēmi. Tev dieniņā ar ļaudīmi, man naksnīņā ar zvaigznēm. Mēnes skaita savas zvaigznes, vai ir visas, vai nav visas. Mēnes skaita savas zvaigznes, vai ir visas, vai nav visas. Būt gan visas, bet nav visas, auseklīšā tā vien trūka. Būt gan visas, bet nav visas, auseklīšā tā vien trūka. Auseklītī saistecējā, saules meitas lūkoties. Es dziedāšu par tevi tavu zeme, par tavam drūvam vecā līdumā. Un kad jau paguršu zem dzīves